Šodien pie mums viesos Kristaps. Kad tu ieradies šeit, Gražu bērnu ciematā? 97. gadā, 1997. Un kad tu aizgāji no Gražu bērnu ciemata? 2009. Es biju Imanta bērnu namā un pāris dienas iepriekš pasauca mani un Vitu un Maiju un mūs pabrīdināja, ka mēs brauksim uz citu bērnu namu, kas saucas Grašu pils. Un tā kā man bija 4 gadi, mana iztēle bija, kad es braucu uz pili, kur ir karalis, riceri, visi ar zobeniem. Atbraucot uz Grašiem, es vienmēr atcerēšos, kad mēs izkāpām no mašīnas, mums pretī nāca Kristofs, un es biju aizslēpies un prasīju, cik gadi es to rādīju pirkstiem, es runāt negribēju. Un tā kā mana māsa Vita Maijas, viņas vecāks par manīm, kamēr direktori sarunājās, pie Grašu pils atradās šūpols, dzels. Mēs vienmēr atcerēšos, kad tur bija tikai 2 vietas, un mēs visi 3 skrējām. Kurš būs pirmais? Es, protams, mazākais. Es paspēju aizskriet līdz Grašu pils durvīm, līdz iznāca audzinātājam vārdus. Neatcerēšos. Viņam vienkārši man noķēra, pats savu rokā sāk mani mīļot. Meitenes Maija un Vita tika pirmā šūpolēs un viņa šūpojās. Mums veda Grašu pili iekšā parādīt, kā Grašu pils izskatās, un es vienmēr atcerēšos, notika mūzikas stundu. Skanēja klavieres, bērni sēdēja aplītī un dziedāja. Tiek viņiem beidzās mūzikas stunda, tur bija tāda spēļu zāle. Tur visi bērns ielaid iekšā, un tad tur notikās rītīgs bārdaks. Kāds ķernes skrēja, tur galā bija telts, man liekas, uztaisīta. Telti iekšēji sēdēja meitenes, un viņas bija pasaukuši Maiju ar Vitu. Man arī līdz paņēma gribēja iepazīties, un tur bija tāda galvenā Alīna. Tagad es kā pieaudzis vairāk zinu. Pirmkārt, alkohols ģimenē bija. Alkohols. Mammai bija garīga atpalicība. Nebija tāda apstākļa, kuros varēja dzīvot. Viņa nevarēja dot pilnvērtīgu dzīvi. Vai mēs varētu pilnvērtīgi attīstīties, tā kā normāli bērni. Sākumā biju pats mazākais, man bija 4 gadi. Bija tā, ka, ja kāds izdarīja kādu blēņu, meklēja vainīgo. Un vienmēr rādījos pirkstu uz manīm. Audzinātāji nekad neticēja, tāpēc, ka es biju pats mazākais. Un pat bija tā, ka es atceros, ka Grašu priekšā bija puķis sastādīts. Un es viņas biju izraustījis un prasa, kurš to ir izdarījis. Un visi saka uz Kristapu, viņi saka, beidziet jūs mazāk apbežot, viņš to nav izdarījis. Un es tā bieži tiku nost no soda. Es mācījos Madonā, un man bija tāds istabas biedrs Edgars Kaševskis. Bija ārā ziema, lielas upenes, un mēs mācījāmies Madonā. Un mums tur pie Oštēm tālāk bija kaimiņš, un viņiem bija snowboard dēļ. Un viņi bija sataisījuši kalnu, kur var strināties ar snowboard dēļ. Un mēs gaidām Pietra autobusu no rīta, un tas kaimiņš saka, varbūt kāds negrib nobestot stundas, kopā aiziet manīm snowboard dēļ pastākot. Un mēs ar Edgaram ļoti patikās nodarboties ar skeita dēli. Tas bija cits puisis. Jā, tas mans istabas biedrs bija. Jā. Un viņš pierunāja arī mani, un mēs kopā rietā gājām bastot. Mēs izgājām tur mežiem, nosalām, mēs mežos taisījām ugunskuru, lai sasildītos ar egļus zariem, kaut viņš uguni nedeva. Bet tas būs tāds pagaršs stāsts. Un mēs aizbraucam līdz tam kalnam, kas viņam pie mājas. Tas puisis noslēpoja 3-4 reizes. Viņš pa tramplīniem nekā. Ar snowboardu, jā. Beigās man bija bail, es nevienu reizi nenobraucu. Tas Edgars laikam nobrauc 1 vai 2 reizes. Un puisis pasaka, ka visi ej uz mājām, ir tikai 10, varbūt 11 no rīta. Un mēs aizējām abi 2 līdz Ošlējām. Mēs vienmēr kā bastojām stundas, mēs loks plasmas, ka viņš taisās vaļā, ja tas taisi tā, viņš attaisās vaļā. Ja tu uztaisi uz augšu, viņš veras tā vaļā. Ja tu atstāji pa pusē šķībi, ja tu siti pa malu, loks attaisījās vaļā. Mēs pieņem tā logu, es situ vienreiz, otrais nesanāk. Es zinu, kur darīt. Aizējam, pasēžam šķūnī. Sēžam, šķūnis nodedzināts. No augstā kaut kāds kājas sāk salt.
Es saku, ej, vēl vienreiz varbūt stiprāk vajag uzsist. Un citu nesanāk. Es saku, Edgar, davai, es tev tās parādīšu, ko vajag. Un es eju kāju, tā speru, tā logu izsit cauri. Mēs abi divi šokā, ko darīt. Mēs davai skriesim tagad uz Cesvaņas bibliotēku. Tur nosēdēsim visu laiku siltumā. Un tad nāksim atpakaļ, tēlosim, tad mums kāds māja gribēs apdzert. Nu, aizdiem uz Cesvaini, visi mēs nākam atpakaļ. Ja es nemaldos, audzinātāji bija... Viņam bija sākumā nakts audzinātāji. Ilga laikam. Jā, Ilga. Un mēs nākam, abi ir Edgara paši pirmie divi tur taisam šokā. Kāds māja gribēja sazakt, kurš tas ir bijis? Nelietas. Jā, un mēs tur visu dienu tur apspriežam. Un pienāk vakars, pie mums atnāk vakariņās Kristofs. Es apsēžu pie galda un sāku stāstīt, ka tāda situācija, kad ir izsists sloks un meklē vainīgo. Ja kāds zina, lai nodod informāciju viņam, lai var atnākt droši pie viņa, visu viņam izstāstīt. Mēs abi Edgaru, protams, mēs tur pasakas stāstam, kurš tas varētu būt, vispārējais, cenšamies melot tēlot, ka tiešām tie neesam bijuši mēs. Un viss tas vispār noklus, bet pagāja vairāki gadi. Es bieži, kad gāju pie Kristofa, patīk iet pie viņa ciemos, viņam bija tāda datorspēle, un patīk skatīties, kā viņš spēlē. Un viņš man ļoti bieži uzdeva jautājumus, kā tu domā, kas varētu logu izsist? Un es visu laiku tur viņam stāstu, es nezinu, visticamāk kāds gribētu iekšā tikt. Viņš saka, bet viņš līdz galam nesaka, viņš tikai pirmos stāvis, kurš tas varēja būt? Viņš sāk stāstīt to loga cenu, cik viņa maksā, visu pārējo. Un es vienmēr saku, nē, es nezinu. Un tā, kad jau man bija varbūt 16 gadi, pirms es braucu uz Franciju, viņš saka, Kristof, tu atceries to logu? Es saku, jā, es atceros. Viņš saka, vispār Edgars Kraševskis, kad tas viss notika, viņš jau pēc tās situācijas beigās pie Kristofa un viņam visu izstāstījis. Viņš saka, un viņš, kad nāca, vienmēr, kad to runāja par to logu, viņa bija interesanti. Viņa vairs ne tas viņam bija interesanti, kā tu melo, kā tu izliecies. Jo vienmēr jau mēs zinām cilvēka vienu pusi, otru pusi jau tik vienkārši nevar uzzināt, kas iekšā notieks. Tajā brīdī es daudz ko grašos nevērtēju, bet kad tu aiziet projām un sāc iepazīt cilvēkus, kas nav no bērnam, no citas vidas, ka tu, ko es ievēru, ko graši dod, ko man viņi iedeva, tas ir, es spēju runāt ar cilvēkiem. Es izstāstu, kā lai jums pastāstu. Es daudz cilvēks pazīstu, kas uzauguši ģimenēs. Graši viņi iedoši kārtību, tā kā tāds kodols, ko graši viņi iedoši, tas tā kā būt cilvēkam, es nezinu, kas vēl. Katra atrast kaut ko labu, tāpēc, ka tu dzīvo, kur ir daudz bērni, tev ir kaut kā jāiemāc ar katru sadzīvot. Jā. Bērniem iemācīties mīlēt cilvēkus, kas ir blakus, mīlēt vienu otru, mācēt, palīdzēt citiem pat tad, kad tu pats negribi, jo darot labu, mainās tava iekšējā būtība. Tā, kad tu dari labu, tu pats kļūsti labs. Būt sliktam un darīt sliktu, man liekas, to māk visi, bet darot sliktu, tu paliec pats sliktāks. Bet mācēt pateikt paldies, mācēt pasniegt roku, pateikt labu vārdu. Paldies. Es tagad dzīvoju Rīgā. Man ir sieva Līga un meita Amēlija, kur es strādāju, kādu es strādāju tagad ceļu būvniecībā. Ir vēlmes uzsākt strādāt pašam uz sevīm, uz sevīm strādāt, atvērt kā savu uzņēmumu, un es uz to tiecos. Dotie brīdī gadu atpakaļ esmu pieņēmis Dievu savā sirdī, Jēzus Kristu. Esmu tā kā Jēzus Kristus sekotājs un ticu viņam un sekoju viņam. Es 16 gados aizbraucu uz Franciju. Mācīties par pavāru. Un
bija tāds pusgada periods, ka man Francijā ļoti nepatika, jo man nebija draugu, es biju viens pats, man bija skola darbs, un nekā cita vispār nebija. Un pēc pusgada es sapratu, ka man jāiet iepazīties ar cilvēkiem. Un es aizgāju skateparku, sapazinos ar ļoti daudz cilvēkiem un draugiem. Varbūt viņi man bija draugi, bet varbūt mums bija nepareiza veids, kā mēs atpūtāmies. Tas bija alus, alkohols un tā bija zālīte, tās bija diskoteikas. Tas bija tas varbūt posms, kas man iedeva lielu atkarību no cilvēka pūļa un no... Man patīk agrāk būt tā kā cilvēku kompānija, kur ir daudz cilvēki, jo es jūtos kaut kā labāk. Nu, es strādāju, mācījos, un tā, kad jau sāka pašas beigas būt... Cik ilgi tu tur biji? Man liekas, vairāk kā 2 gadi. Tad es atgriezos... Es Francijā nomācījos pavāru, pabeidzu tos eksāmenus noliku. Astoņpadsmit gados Francijā bija tāda iespēja, ka dabūt čeka grāmatiņu. Un tā čeka grāmatiņus varēja norēķināties veiklā, ja man nav naudas kartes. Tā kā es jau dzīvoju tādu dzīvi, kurš visu laik atpūtos, katru brīvdienas pēc darba es varēju iedzert ar draugiem, tad bija tāda spēle kaps, un tu nostādīji tā kā 2 saules pudeles, meti tā korķīti, kurš nosit nost, tas dzer. Un es to spēlēju, var teikt, jau katru dienu Francijā. Un tas noveda līdz tā, ka jo vairāk tu dzer, vairāk atpūties, tu vairāk naudas atstērēt. Un tad es sāku izmantot to iespēju, kad es gāju uz veikalu, iepirkos ar čeka grāmatu lapiņām, pat man naudas nebija skolā. Un tas sāka būt tā, ka nāca uz banku, man jau bija liela mīnusi, un viss tos tā kā sāk atgriezt čeka grāmatiņas. Un tad uzzināja bērnu direktors Kristofs, viņš man palīdzēja atmaksāt daļu, un pateica, ka tev jāatbrauc atpakaļ uz Latviju, ir jāpastrādā. Un tad atmaksās parādu un turpinās atpakaļ braukt uz Franciju, lai tu vari tālāk, ja gribi mācīties vai strādāt. Nu, es atbraucu uz Latviju, bet tā kā es nebiju viens no tiem labākajiem, vieglākajiem bērniem ar savu raksturu. Bija tā, ka es sākumā patiesi centos strādāt grašos, un es strādāju kopā ar franču skautiem. Tas man bija kurinātājs, vajadzēja malku skaldīt. Un es jau francūzi sarunājos, viņš saka, ka 5 minūtes apsēdīsimies un atpūtīsimies. Un es apsēžos tās 5 minūtes, un tieši kā vienmēr, tā, kad jūs strādāsiet, man liekas, jūs visi ieraudzīsiet, ka tu darbā atpūties, tad vienmēr atnāks priekšnieks un to redzēsim. Un tieši tāda pati situācija bija, kad mēs ar francūzi apsēdāmies, sākām runāties, un Kristofs piegāja pie loga, un aizmugurē skatās, atkal viņš neko nedara. Un viņš man izsauca un pateica, man Kristof drusku pietiek, ja tu negribi mainīties un negribi strādāt, ej un meklē darbu, tas bija. Man bija iekšēja problēma, kad es nemācīju darbu prasīt, man bija kauns. Man bija tāda situācija bijusi, kad es braucu pa Rīgu ar Kristofu pa restorāniem. Viņš pieiet pie viena restorāna, viņš saka, tev ir diploms Francijā, tev jebkurš restorāns paņems. Viņš apstājas, viņš gaida, es ieju iekšā, es apstājos koridorī, pagaidu 10 minūtes, izēju ārā, saku, viņam man vajadzīgs. Es tā vairākas restorāns izbraucu ar viņu. Un vienā nepieņēma. Nu, tad grašos tā beigās Kristofs pateica, ej meklē darbu, tepat bloks. Es vienkārši sakrāvēju mantas un aizbraucu uz Rīgu. Es uzrakstīju CV internetā, man palīdzēja uzrakstīt, ka es pavārs, uzreiz pieņēmu darbā. Man piedāvāja Rīgas labākie restorāni tajā laikā strādāt. Bet es aizgāju pie pirmā, kas man paņēma. Un tagad es dzīvoju Rīgā, man sākās liela klubu staigāšana. Es tagad katru vakaru man bija ļoti liela meitiņu uzmanība. Man viņas skrita ap katliem, un dēļ tā, es biju kā atkarīgs no kluba, es vairs nemācēju atpūsties bez viņiem. Un dēļ tā, ka es staigāju visu laiku uz klubiem, es jau sāku negulēt un darbā būt tā, ka es neesmu vispār gulējis. Un ar to sākās tās problēmas. Beigās es aizgāju prom no darba, tikai es varētu aiziet uz klubu
Un, lai es varētu aiziet uz klubu ar draugiem atpūsties. Vienkārši es neaizgāju darbu, lai es iet uz klubu. Jā. Un beigās sanāca tā, ka es aizēju prom no darba, es palieku bez nekā, es dzīvoju pie māsas, man nav naudas. Un, kad es staigāju pa klubiem, es appazinos ar krimināliem cilvēkiem, kas ir kriminālajā vidē. Viņiem zakšana, kāda piekaušana, kāda atņemšana, viņiem tas ir pilnībā normāli veids. Piekaut kādam naziedu kājā, atņemt, viņiem tas pilnībā normāli bija. Es tādiem cilvēkiem sapazinos. Un tad man pirmo reizi sākās, es tā pamēģināšu izskatot, tā kā cilvēks pazūd stabilitāte zem kājām. Tu iekšēji nesaproti, kas manī būs rīt, kas manī būs šovakar, kur es gulēšu, ko es ēdīšu. Un tā, ka tev nav nekādas zināšanas, pie kā tu var iet, pie kā tu vari vērsties, tu sāc zakt visu pēc kārtas. Nu, es varēju, man tā kā bija labas attiecības ar visiem grašu bērniem, es varēju braukt pie viņiem, iet ciemos, parunāties un viņus apzakt. Bet tā galvenais, ka tās visas idejas, un tad vēl, es biju tad naivs, visas tās idejas man deva tie cilvēki, kas man blakus bija. Jo es viņus arī biju iepazīstinājis ar viņiem. Viņi saka, bet viņiem par kas un tas, tu var iet tur un tur pagaidi ārā, tur es te pagaidīšu, tie parunā, paskaizies tur un tā, tu nofiksi paņem un aizies uz projām. Un es tā arī darīju. Visu domātu un pārdevu. Un tad beigās jau bija tā, ka neviens grašu bērns vairs negribēja, lai es viņam māku, jo viņi zināja, ka es zogu. Jā, un viss nonāca tā, kad es atkal biju bezizējas situācijā, bija slikti. Es sapratu, ka es eju uz leju, un es zvanīju, es arī visiem tiem draugiem izšķiros, ka es nebiju pie kā iet, un es nezināju, ko darīt, es uz ielas. Es tie dzīvoklī nemaksāju, es biju ieslēdzies, dzīvoju, pie maniem mācu klauvējās. Es ieslēdzies tēlē, kas tur neesmu. Es varēju attaisīt durvis, aiziet tur bija tā kā 3 dzīvokļi, es attaisīju durvis, aiziet kaimiņa pārtiku paēst, leduskapī. Tas pa naktī man neviena nav, pa dienām aizslēgties. Tā, kad jau sāk man pie durvīm klauvēties, jo mēģināt taisīt vaļā. Es ar stopiem gāju grašiem. Un es atnācu līdz grašiem, un 2 vai 3 dienas blakus Rozei māja, kā sauc, Smēdus kalns. Es Smēdus kalnā bija istabiņa, un es tur 3 dienas nevienam nezinot dzīvoju ieslēdzies istabā. Tā bija laikam mājas istaba kaut kāda. Es parādījos Voldemāram. Es aizgāju pie Kristofa. Ar Kristofu parunāju, viņš sākumā teica, nē, Kristof, visai projām, tu nemāk dzīvot vispārējo. Un es viņam izlūdos, viņš man tā kā atkal deva iespēju strādāt vispārējo, un man bija, tad laikam, baroti aids vai kas tur augšā. Voldemārs, tā arī zina, laikam ziema bija. Un Voldemārs piedāvāt aizbrauks uz Riekskalnu slēpot. Es, protams, vakarā neaizgāju pabarot dzīvniekus, un to pamanīja. Žanis aizgāja pastīties, vai dzīvnieku pabarot, viņiem nav ne siena, nekā, es pa to laiku jau kalnā slēpoju. Visa tā man teica, ka, to laiks pienācis. Kamēr es Rīgā, pa klubiem staigāju, daudz cilvēkiem bija iepazinies. Un es biju vienu francūzi iepazinies, un es viņam pazinīju, paprasīju, ja varu pie viņa palikti kādu laiku. Un tad es aizgāju pie viņa, padzīvoju pāris dienas, paņēmu ātro kredītu, savu telefonus. Un pagāja laiks, kaut kas, tas varbūt nedēļu, 2 pie viņa nodzīvoju, viņš saka, Krista, to beigi tā kā. Proties. Jā, aizbraucu pie mammas, un es tur nodzīvoju kādu laiku. Man visai galvā bija, kā es būtu uzsēties, kā man tur meitinas raksta, ka tu būsi Rīgā. Vispār man gribēs uzsēties, braukt, atpūsties. Jā, un domāju, ka nav dabūt. Man tāda vēl iekšēja bija tā, ka mamma dzīvo tādos apstākļos, ka man patika tīrība, kārtības. Mamma dzīvo tādos apstākļos, ka tu nevari iet, tur nav ko elpot. Es domāju, kā tik no turienes projām. Es domāju, ka es ietiešu mājās, atradīšu kādu naudu, un braukšu Rīgu uz klubu pusēties. Un viss beidzās starpkavību.
kurā man arestēja tajā pašā dienā, kurā es atzinu vainu, nonāca cietumā uz 10 gadiem. Un tā, ka tu nonāc tādā vidē, un tad tur sākās izdzīvošana, bet tad tur sākās, ko tas iemācījies. Tur viss ir vilki. Un tad parādās tavs raksturs. Man liekas, viena no spēcīgākajām lietām, ko es Grašos bija iemācījies, tā bija manipulēšana. Un es to ļoti izmantoju cietumā. Bet ko cietumā visi novērtēja, jo mani cietumā visu laiku pie maniem paņēma tie spēcīgākie cilvēki. Man ņēma, tāpēc, ka tur visi meklē cilvēciskumu. Viņi, ja tev daudz gadus jāsēž ar vienu cilvēku vienā kamerā, viņi gribēs, ka blakus ir cilvēks, ar ko var parunāt, kurš ir saprātīgs, kurš ir adekvāts, kurš ir normāls. Un tagad gadiem dzīvo, tur bija cilvēki, man bija kameras bija slepkavas ar slepu pasūtīšanu, man bija ļoti, es biju pats jaunākais, tur bija ļoti smagas man personības blakus. Bet ko es tajā vietā vispār ļoti spēcīgi sapratu, ka visi mēs esam cilvēki. Man iedeva 11, bet tas es biju 10. Un to gribu pateikt par cietumu. Ko es sapratu, ka visi mēs dzīvē varam kļūdīties, visi mēs varam visus nosodīt, bet tajā vietā visi bija noziedznieki. Bet katrā cilvēkā es varēju saskatīt labu lietu. Tevī cilvēki var atteikties, visi būt, bet ir cilvēki, kas patiesi nožēlo. Graši, lai ko es būtu izdarījis, lai kurš būtu nonācis, Graši man iekšā atstāja to cilvēcismu, ka pret visiem ir jātiec vienādi. Un man bija ļoti grūti tur pieņemt tas, ka es esmu pats noziedznieks, es esmu daudz sliktu, ko izdarījis. Ja? Tur ir cilvēki, kuriem ir vēl sliktāk nekā man. Un tu viņiem nevari piet ne roku pasviesti, tu nevari nebūt viņiem draugs nekas. Iznākot no cietuma, man likās, ka man beidzot es atkal varu elpot, sākt visu no jauna, strādāt, mācīties, veidot ģimeni, uzsākt savu dzīvi, un kad viss tev būs labi, viss man ies uz augšu, viss būs forši. No ģimene man ir darbs, man ir viss iet labi. Es saprotu, ka man dzīvesveids, kad draugi un viss, kas man ir apkārt, ka tas man nedod laimi, tas man nedod prieku sajūtu, tas man nedod nekādas vispār emocijas. Un man visai iekšējā sajūta bija, ka man sirds ir tā kā akmens cieta, kā akmens, kad es nevaru nevienu mīlēt. Es varu ātri uzsprāgt dusmās, kad es esmu īstenībā diezgan agresīvs, kad man vienmēr likās, ka cietums nav mani tā kā ietekmējis. Iznākot ārā, sapratu, ka cietums man ir ļoti šausmīgi ietekmējis. Pat vide, kas man apkārt visi draugi, tie lielākā daļa bija viss no kriminālās vidas. Un kad tu jau gadiem dzīvo, tā kā tu iekšā sāc just tukšumu, sāk aizdomāties, uz kurieni tu ej un kāds ir tavs mērķis dzīvē. Un sapratu, man viņa nav. Un tad es lūdzu Dievu. Kāpēc lūdzu? Kādu zināt, ka Dievs vispār ir? Graši. Sapratu, kad es eju uz leju, kad es eju tā kā nekurienē, tumsībā.
Es lūdzu Dievu, lai viņš man dod iespēju izmainīties un lai viņš man dod apkārt izmainīt mana vidi, manus cilvēkus, lai man dod cilvēkus, kas tic Dievam. Un beidzot lūkšanas apguļos gultās, iegāju TikTokā un izlec man sieviete, kas saka, ja jūs vēlaties izmainīt vidi, jūs vēlaties izmainīt cilvēkus, mēs esam kristieši, kad mēs aicinām, mums ir grupeņas, kad jūs varat droši nākt runāties par sevīm. Un es to ieraudzīju, un es tikko bez lūkšanu un notiek tādu uzreiz, tā kā Dievs man atbild. Un es pierakstīju, saku, jā, es vēlos. Un es aizgāju to grupiņu, man ļoti iepatikās, kad cilvēki patiesi atvērti, kad viņiem neinteresē tur alkohols, tur cigaretes, ka viņi ir tādi, kādi grašos. Jo grašos, kad tu esi audzināti ar atvērti, viņi patiesi, viņi bija smaidīgi, viņi to cenš to labāk kulturēt. Un es tajos cilvēkos te ieraudzīju. Un man piedāvāja aiziet uz dievkalpojumu. Tas aizgājis pirmo dievkalpojumu, man likās, ka viņš ir tieši priekš maniem. Bet tu atceries, par ko tu runāji? Es pateikšu, es tā nevaru, bet lai ik viens, kas īstenībā šeit dzīvotu grašos, katram bērnam es varētu pateikt jums vienu lietu. Lai kādi katram būtu bioloģiskie vecāki, pilnībā visiem ir debesu Tēvs, kas vienmēr ir jums blakus, kas vienmēr ir ar jums. Bet ir viens, vai mēs viņu saskatām, vai mēs viņu pazīstam. Un tad, kad es uzzināju, ka tu vari nākt pie viņa lūkšanā kā pie tēva ar atvērtu sirdi, tad es pirmo reizi ejot gar jūru, es patiesi ar atvērtu sirdi izskatīju viņam visu savu sirdi, bet tas nav tā kā parasti lūkšana, tas tā kā, un tad ap manīm tā kā nāca tā kā pieskāriens, apgaismība, cik dziļas es bijis grēkā, kad tev viss ir piedots, ka tagad ir tas punkts, ka tu ej un seko man. Un tagad tu sajūti to mīlestību, ka tev ir piedots un ka tagad tu vari mainīties un sekot. Tas pat no vārda tās izjūtas, ka es zinu, ka katrs pie Dieva nāk savādāk. Manas bija tas tā izpratne, man Dievs pieskārās, ka viņš atvēra man acis saprasti, ka tu esi grēkā. Lūdzu viņam, lai viņš izmaina manu sirdi, lai viņš man dod mīlestību, jo man bija grūti mācēt mīlēt. Un es tagad cenšos visiem dot mīlestību. Mūsu Dievs mīl mūs, ka viņš radīs savu dzīvi, lai mēs visi varētu dzīvot. Tad katram mums dod dienu, katram mums dod staigāt, elpot, katram dod labus, sliktus cilvēkus, katram mums dod pārbaudījumus, gan labus, gan sliktus, lai caur viņiem mēs jau kopā ar viņu iet, lai mēs katru dienu varētu iepazīt viņu, būt viņam tuvāk blakus. Jo ejot ar Jēzu Kristu dzīvē, es ar viņu pat ne gadu. Es saprotu, ka tu ej ar Kristu, viņš tevi maina. Ja tu viņam uzticies, ja tu viņam paļaujies, ja tu viņam atdodies, lai kāda situācija tev dzīvē būtu, viņš tev palīdzēs. Pat ja tu iziesi caur grūtībām, caur sliktām lietām. Kristap, paldies. Jāsaka, paldies, ka tu atbrauc. Cik es saprotu, tu esi atvedis vēl 3 tortes. Jā. Būs tēja, būs tortes, sadalīsim. Jūs varat vienkārši arī paši jautāt, parunāties ar Kristapu, kā viņš ir šeit. Un tiešām sirsnīgs paldies tev. Vai kā savā izpratnē, bet viņa mīlēja viņus. Ka jūs braucat patikties. Ar mammu patikties? Es atceros, kad mamma atbrauca, viņa sasēja man te bantīti, un es viņu vispār pat ciet vaļā negribēju. Lai kā vispār būtu bijis situācija bērnā, tu tāpat tās vecākus mīli. Jo viņus nenosoda, ko viņi izdarījuši, jo tu nemaz par to nedomā.